Jauns netik labi video par ēršķiem no ēršķiem. Jā, reāli. Tūlīt jau beigsies vēl viena ēršu sezona. Jā. Un mums atsūtīja merch. Reiķi mums žēl, ka atsūtīja tik liels izmērs. Mēs kā prasījām, viņš lielāks. Bet, nu. Mēs gribējām tādus apspīlētus tēkļus, tā kā vecajos labajos 0. laikos. Bet mums atsūtīja tos loose. Jā, mums atsūtīja fucking XL. Es tik jūtos kā reperis kaut kāds, zini, cik tas platījos kreklos. Jā, reāli. Vispār pat nespējušās nekas ārā. Cerēju, ka būs tā kā rītīgi. Tā kā, nu ko, paldies par svēgu. Paldies! Tet! Un 360 TV. Paldies, un vēl, mums ir vēl jāskatās, caur rēkšiem uz fināls. Tas vispār nav gejs, tas, ko es tik daru. Jā, Matei. Matei pastāst, ka šajā sērijā mūs sagaida. Šī ir pirmā sērija bez Ksenijas, iedomājies. Dirsā! Bet tāpat viņas cenšas uzturēt to visu jautrību, pozitīvo gāru, attīstīšanos. Un šodien viņam būs arī boksa nodarbība. Nopietni. Fiziskās tādas aktivitātes būs bišķi nedaudz. Jā, bet tas bišķi vairāk uz beigām. Jā, taču būs tik labi. Šodien būs seksa eksperti. Es domāju, Elīna vienkārši Zesere. Un viņa runās ar meitenēm par seksu un tādām lietām. seksa eksperti nav tik jautri kā ekspertu seksu. Un viņi būs, zini, kur? Pasties, kur viņi būs. Kādā pilsētā. Viņi vienkārši tik labs nosaukums. Kur? Dirsane? Celdā miegā vai klusās sarunās aizvedot visu ceļu, dāmas ieradušās Tukuma novada ciemā ar jautru nosaukumu. Es zinu, ka vairs ārpus. Matkule. Es tur biju. Tur mataini kula vai kas tur? Mateja kula. Labs nosaukums. Nē, tas kula vispār ir kā soma. Jā. Mais. Jā. Tāds tā kā tāda vieta, kaut kur Kaut ko turēt. kas, ko var pakārt, zini, tāds karājas. Jā, var paprasīt, var paklipot. Okay, skaidrs. Jā, Laba kula. Tev laba kula. Jā, un tur Mateja iekšā. Vai Matejs. Tā jautrs sākums, ko dzīvu. Sorry, Samant, mums šodien baigais vibes. Kā viņi tur bija, laikam. Gan kaut kādu matu vai mutu vai. Jums tur kaut kas? Kur tieši? Nē, jums kaut kāds strīds izveidojas, kas? Kur? Te, tagad Ar ko? ar ielas tā izskatās. Es neko nezinu, es gulēju. Ak, Dievs, cik garlaicīgi. Ksenija aizgāja prom tik klusi. Viņa pat strīdās jau kaut kā čukstoties. Ej, tu kūts. Nevienam nav skaidrs, kas notiek. Kā es neko nezinu. Kad Ksenija bija, visiem skaidrs, ka Ksenijai kaut kas nepatīk un visiem tā kā besīgi Ksenija pēkšņi. Man liekas, ka viņš svinēja to, ka Ksenija atbrauc, un tad viņš tā kā visu rītīgi kliedz, kad dziedāja. Ksenija atbrauc mājā. Ksenija ir prom. Šitie krekli man liek kustēties vairāk nekā citi kaut kā dīvaini. No manis kaut viens skaņa kādu vispār dzirdēja. Man ar to likās, ka ne. Man negat? Jā, Nu, jūs tur klients pat vienkārši. piekrīt. Dāmas kultūras namā gaida Jā, tad tagad ir laiks parunāt ar seksoloģisko ekspertu. Mums? Nē, nu, dāmām. Ok, cool. Nu, viens pazīmoši, mēs arī ko iemācīsimies. Izvelciet savus pierakstu kladītes. Dienu. Kā es ieraudzīju to ekspertu, es jau sapratu, ka būs kaut kāda huiņa. Viens no iemesliem, kāpēc jūs esat Matkulē, ir tas, ka tas ir baigi foršais pilsētas nosaukums, bet šis vārds jums liek smaidīts. Smieklīgi matkula. Man jau uzreiz fantāzija tur mati un kule un smieklīgi likās. Tikai tas tik pozitīvi reāli. Nē, forši. Nu, bet redzi, tiešām tā arī ir, ka liek smaidītas nosaukums, tāpēc viņi ir tādā vietā, kur vienkārši var pasmaidīt. Ir tas, ka Ksenija smietos, ja tur viņi būtu matkula. Dievs, viņš fočētos, kad 200 bildes taisīt pie matkulas. Matkula. Jēj! Tā ir mataina kule. Man patīk ļoti. Pagaid, bet tu redzēji tā sieviete eksperti? Nu, Viņi tikai izstāsta bišķiņ bīstamāk par tām pašām dalībniecēm. Man tā liekas. jā, kaut kāds vikings teicējums. Jā, bet, nu labi, let's go. Kas priekš tevis ir seksualitāte? Ko tu vispār saproti ar vārdu seksualitāte vai seks? Ko tu vispār saproti vārdu seksualitāte un seks? Es saprotu, ka savstarpējā cieņa. Tā kā, saproti viens otru vēlmes. Komunikācija, te balans, Dehidrēšanās. dehidrēšanās, asins pieplūda vienā noteiktā punktā. Vai arī vairākos. Vai arī vairākos, kā arī vilšanās. ļoti Ļoti neveiklas, daudz lamvārdu. ļoti neveiklas situācijas, lamvārdi, kā arī, Palikt uz ielas. kā arī traumas. Kaut kas tāds. Un tad kā tu novērtē savas attiecības ar seksualitāti šobrīd? Tā ir tā, ka sieviete jūtas seksīgi, bet ne jau tā brutāli, bet patiešām seksīgi, skaisti, iekārojami. Bet te ir cilvēks, kas ko ir ideāls seks. 10+. 10+.
10 plus Tur Ilzītei. bija jautājums novērtēt visu. Ilze vienīgā bija tāda, kur sev novērtē. Un savu seksu 10 plus. Gan 10 plus. Esmu ietriģējis bišķi. Kā tur ir? Viņa jau māca backflips, piemēram. Varbūt viņa ir reāli kaut kāds belly dancer, tā kustība. Mošņi ir vispār izgājis kaut kāds kurs, ko neviens nezina. Kas ir reāli 10 plus. Es pat nevaru iedomāties, kas ir 10 plus seks. Fuck. Par citu iespējams jau bija, bet varbūt būs konkurss, kur arī jūs varēsiet dabūt šos krāklis. Nebūs. Nu jau tieši šitos, bet šādas. Līdzīgs. Kā Šitos sakojat viņu jau, sociālos es domāju, nevajadzēs vairāk. Jūs negribēsiet šitos. Šitos Ilzē mēs dosim. Viņi zinās, kā izmantot. Nē, nebija redzīgi. Nu, bija ok, es tikai nesapratu, kā. Un es ļoti bieži strādāju arī ar sievietēm un arī ar vīriešiem, kas ir bērnībā piedzīvojuši, piemēram, seksuālu izmantošanu. Kas ir šis? Kas ir šis? Snaudas drons kaut kāds, ko palaiž. Nē, izstāsts kaut kādu Pokemonu. Kurš apsargā divus avokādo. Man ir avokādo. Nē, es esmu avokādo. Klita avokādo. Nu jā, izstāsts. Jā, ir avokādo. Es nesaprotu, kāpēc runā par seksu un rāda, ka baktērija. Tas tā nav kaut kāda organella? Jā, es nezinu, kas ir. Es vienreiz. Šodien kaut kādā brutālajā jokā man atvaino mūs. Vienreiz redzēju, ka sieviete nokrita uz riteņa un viņai izkrita kaut kas tāds. No somiņas? No somiņas. No kabatas izkrita kaut kas tāds. Tas nav kaut kāda kosmētika, kaut kāda pincete un tā kā. Izstāsts pēc pincetes. Jā, es paprasim ChatGPT. Kas tā pa bildi? Izskatās, ka uz ekrāna kāds tur rokās ilustrāciju, kas attēlo klitoru tādā diezgan spilgtā krāsainā veidā. Ok, tātad mums minējumi bija diezgan nepareizi. Es nezinu, ko viņi pateica vispār. Kas ir klitors? Labi, paskaties, ko viņi vēl rādīs. Tas ir klitors. Bet Tas ir tas klitors. ir klitors. Tas nav klitors. Klitors, tas bija no tā Star Trek, ja tur tā rase viena. Klitors, jā, bija tas Cipelētais. kuģa nosaukums. Jā. Jā, tur arī tāds viens punkts, kur viss var uzsprāgt, ja trāpa. Klitoru meitnē parādīja. Interesanti, kas nākamais būs. Dikor. Hānus. Šis mans hānus. Šis ir stilizēts ānas attēlojums. Seksa laikā vīrieša loceklis, ja viņa klitors, ja viņa locekļa galviņa tiek stimulēta visu laiku, kamēr sievietēm netiek stimulēta. Un tas ir tas, kas mums sievietēm ir jāzina. Ar mums viss ir kārtībā, ja mēs nespējam sasniegt vaginālo orgasmu, būtu tādu izteiktu interesi un reālu tādu iedziļināšanos sevī. Dace 29? Oh, shit. 60 dēļ vairāk. Interesanti. Man liekas, ka viņi sauc Elīnu. Tā ir sajauca. Vai arī tie džeki, kas tā kā montē, viņi tā kā tik ieinteresēti skatījās, ka viņi tā kā nepamanīja, ko viņi klikšķi. Fuck, es tik daudz mācos šobrīd. Sanāk tas, ka nav vaginālais orgasms, tā nav mana vaina. Man ir klitors, čaļi tā domā. Mans loceklis ir mans klitors. Paki, ko? Mans pīms nav mans klitors. Mans klitors ir mans klitors, un mans pīms ir mans pīms. Es to nesaprotu, tā ir pārāk grūti. Fuck, es vairs nekad ar seksu nevaru. Es labāk padodos. Bet jā, ko mēs šeit darām? Mēs šeit nav ko jokot. Viņas vienkārši runā par seksu. Tā ir nopietna tēma. Jā, runāt par seksu nav tas pats, kas seks. Ja tu runā par seksu, tev nav seks. Tajā brīdī. Jā. Fuck. Šitais neskaitās, jā. Joprojām drājspēle. Fuck. Jums vajadzēs iztēloties, ka jums priekšā katrai ir nostājies viens cilvēks, kurš jums ļoti, ļoti nepatīk. Kā jūsu ķermenis tajā brīdī reaģē? Kas notiek? Man ir tā. Es iztēlojos cilvēku, man ļoti nepatīk, kuram galvas vietā ir vēl viena kāja. Nice. Tāds. Nice. Un tad vērojiet, kas notiek ar jūsu ķermeni tajā brīdī. Tajā brīdī, kad lika iztēloties to cilvēku, kas tev riebjas priekšā un aprakstīt sajūtas, es vienkārši eksplodēju, es nevarēju izturēt. Šis priekš manis ir ļoti, ļoti intīms moments, ar kuru es dalīšos ar visu pasauli. Tā tad, nu jā, protams, šis kā varētu būt nopietni, un visticamāk arī ir. Bet vienkārši tā skatoties no malas, kā pilnīgam zābakam, tā kā mums, šis liekas interesants. Ļoti krūti liekas. Ļoti krūti liekas. Pusaplī sēž meitenes. Tas, ko viņi tagad rādīja. Vērojiet manu seju un manas rokas, kas ar mani notiks. Loģiski domājot, kudī. Mēs 7 meitenes vienā kemperī, mēs mājā netiekam vēl nezinu cik ilgi, un es iešu mēģināt kaut kāds savus hormonus pacelt. Nē, nopietni. Tātad jā. Pēc kā tas izskatījās? Pēc beigām. Es arī domāju.
Es nezinu, ko viņi centās izdarīt, ko savu nierakmeni izspiest tā. Man vajag... Pēc kāds izskatījās? Pēc kāds izskatījās? Jūs to pēkšņi bija ļoti... Man ļoti grūti tagad aprakstīt, pēc kāds izskatījās. Es teicu, ka aizgājis tualeti. Vienu ātro izspiedi. Izstāst, ka to toals papīru vajadzētu tagad. Pēc kāds izstāst. Jo, nu, visticamāk, gan jau, ka tur ir vai ne kaut kas, un tas ir nopietni, Bet nu, kam mums tas interesē? Mums tas neinteresē. Mums izstāsta, mēram tā, Edvin, es tūlīt tev parādīšu, kā var uztaisīt orgasmu. Okay. Jā. Tā miegs nāk. Ja vēl tev kaut slapš biksēt. Tādam jābūt. O jā, pēc kādas izstāst. Kā dalēs, kas tu izdarīji? Nezinu, lai es tu to aprolu, čilšprits bonžiņu savu iebāt kaut ko. Jā, Matei, pēc kādas izstāst. Pēc kādas izstāst. Izstāst, ka ir jautri. Pēc kādas izstāst. Pēc čilšprits dzērienu. Maģija. Jā, es nezinu, man bišķi pa daudz. Normāli pārlietojas ašvagāns tur. Bišķi pa daudz man vajag iedzert. Bet to vajag bišķiečot. Mums vajag bišķiečot. Oi, bļā, es pārāk saspringu. Vajag čiliņu bišķi. Atslābināties vajag. Labi, ka mums par rokai šis čilspriciņš. Jā, tāpēc viņam tagad ir 4. garša. Raspberry thorn. Šis ļoti garšīgs un salds tāds. Gāzēts. Oi, bļā, man patīk, bet nē, šis garšīgs, bet man visvairāk garšo šitā čilšprici, ja viņi ir atsaldēti. Ja viņi ir atdzesēti leduskapī kādu laiku un tāda augsta, man ļoti garšo. Jā, viņi mums atsūtīja pagaršot, lai mēs padzeramies. Tam ir ko padzerties, skatoties šos video, lai nav savs smut. Un lai mēs varam iešķilot bišķi labāk. Ashwagandha. Zini, kas ir ashwagandha? Bļā, nezinu, mums jāpajautā kādam. Paprasām. Hey there, great to have you here. Čau, tu vari paskaidrot, kas ir ashwagandha? Protams, tātad ašots īstenībā ir tāds samērā rets vārds latviešu valodā. Nē. Ashwagandha. Ašrots. Sapratu, tu domāji par ašvagandu. Tā ir augs, ko bieži izmanto kā uzturu bagātinātāju. Ašvaganda ir pazīstama ar savām nomierinošajām un stresa mazināšanas īpašībām, un to dažkārt izmanto arī enerģijas un labsajūtas uzlabošanai. Kas tas forši, paldies. Kas ir ašrots? Tikai jā, čilšprits izdalēja mūs palutināt un atsūtīja mūs padzerties pa brīvu, tikai forši cool. Nezinu, pamēģiniet jūs arī paši. Tas reāli ir gandrīz orgasms, bet tas nav līdz galam orgasms. Tas bija tāds cilvēks, varēja runāt vai tu cilvēku, un kur nu vēl šādā līmenī. Jā, tad pa lielam viņam bija tur ļoti laba pieredze. Jā, bet viņam uzlabojās seksu visām? Nu, gan jau uzlabosies. Bet jā, tālāk viņas aizbrauc parunāties ar Lieni, un Lienai ir kaut kas sakāms. Jebāl. Man vienmēr bail no tā, ko Liene pateiks. Šis posms būs par sevis iepazīšanu, kā būt tuvāk sev caur to seksualitātes prizmu. Mēs gan iepazīstam sevi kā sievieti, kā cilvēku, un katrai ir savs veids, kā jūs to uztverat. Viņi speciāli viņai deva runu, ka pēc iespējas vairāk, lai saburti būtu. Mēs gan iepazīstam sevi kā sievieti. Sanākas saruna tādas spices. Saki, ko es saku? Nē, bet bez Ksenijas diezgan garlaicīgi. Vienkārši kaut kāds meitenes sēž un ēd, neviena pat neko nesaka. Visi klausās. Ko? Jā, mums ir jākomentē par to, ka Lienai ir ļoti saburti tādi svilpīgi. Nožēlojam. Mēs vienkārši nožēlojam bez Ksenijas. Jā! Skaisti. Besi. Tu gribi skatīties tālāk? Jāskaties tālāk. Es redzu, ka tu esi šodien pat auskarīs ielikus. Jāsāk. Šodienas uzdevums un epizodēt auskaru, lai abi divi vakarā būtu. Manas pašlabākās attiecības. Sāku iemīlēt sevi. Es vienu brīdi sapratu, ka es pazaudēju sevi. Es jau nācu uz šejieniem ar tādu mērķi atrast sevi. Es gribētu arī Ilzītei palīdzēt atrast viņu. Atrast Auskars. Atrast Auskars. Kurš viņu pazaudēja? Zini, būtu stilīgi ar Ilzīti mūs patusēt kādu dienu. Nu, tev viss iespējas. Es zinu, tāds kā sidequests. Jā. Jā, Ilzītei tā interesanti. Tev vēl daudz palika? Man pēdējais sets. Ok, cool. Es tad aiz tevs. Un seksa pīlu saistītas tēmas, un vienā kemperī pārlaistas nakts, ēkšķu meitenes pamostas pie kāda mājīga sabiles viesunama. Ilze gandrīz nav gulējusi. Es gulēju
superīgi. Ko tas nozīmē? Superīgi, superīgi. Viņa vispār nav gulējusies arī. Bet, ja ir Ksenija, viņai pat gulēt vairs nevajag. Ja nav Ksenija, viņa gulēt. Ir, kur tikai to savu seksuālo enerģiju izplēst. Jā, tā viss. Tā viss, kā tu aizmirsti, ķipa bez Ksenijas. Jā, un Ksenija arī visu to seksuālo enerģiju uz sevis uzvilka. Es nezinu, tas minējums manā dēļ. Es par nesaprotu, kas tur notiek. Es īsti negulēju, es nodedzināju ogles, ka viss tur nededzināju. Parakstīju, pazīmēju, un šitas tur nenūsā. Un sāpēs nāc un nenāca miegs. Man tā es pēc torņa. Ceļgalvas šitais te kaut kur atsitu. Stiprums, vieglums, smarža, skaistums. Viņas vāc tā kā kaut kādas tās zāles priekš dažādām lietām, kas viņam vajadzīgs stiprums, vieglums, smaragds. Vai es nezinu. Par ko viņi tur vispār runā? Bet tur ir pieneni viņai. Es nezinu, ko viņi ēdīs. Tās lietas vai arī tā kā liks uz samals un tad zupā. Es nezinu. Es laikam viņi ēdīs to, ko viņi atradīs mežā? Nu, tas laikam to dod. Es nezinu, es nesaprotu. Es pārāk atpalīdzu priekš tā visu. Laura un Puperis mums ir mēs trīs Haragan. Hei. Mēs vienīgās trīs esam, kas notaisījuši intrigas, kas savā starpā nav pasījušās. Vienīgās trīs. Ko viņi runā? Es nezinu, ko viņi runā, bet viņai ļoti forši balss. Nē, viņai labi sanāk. Es gribu klausīties vēl, ko viņi saka, bet es vispār nesaprotu. Hei, trīs vīri kaujā, hei. Un tad viņa trīs, kas nav kasījušās. Man patīk viņas balss, viņa tāda raspī. Tā kā raspberry. Man ir jūska, ka pareizajā laikā, pareizajā vietā es pakuloņotos tajā kāpā ar Ilzīti. Pamatāt kūliņus. Es nepateikšu par Ilzi neko, es nezinu. Ēd savus cigaretes tā kā ēd, kafiju dzer tāpat kā dzer un pļūt vairāk vienīgi. Es viņu seju vakarē, tas prukārā. Kas te notiek? Bet ir pienācis laiks vakariņām. Vakariņās. Kartupeļu frī atkal. Un Cik viņiem kartupeļu frī vienkārši dienā ir? Viņas maisēm. Kartupeļu diēta, jā. Frī diēta. Buļbu diēta. Buļbu diēta. Buļbu frī. Frī buļbu. Frī buļbas. Un viņiem visiem ir tāds bļāviens. Nu, atkal nav par ko dirsties tagad, ka Ksenija ir prom. Visiem viss kārtībā. Nabaga meitenes. Jā, tu garlaicīgi tur bez Ksenijas. Sēdieties. Viņš ir atpakaļ. Mārtiņš ir atpakaļ. Es esmu laimīgs. Man pietrūkums ar viņu tagad mēģināšu pakomunicēt. Skat, viņš bez mums darīs. Viņa mājās garlaicīgi būtu. Vakardien jums bija forša diena. Ko es palaidu garām? Jā, šis ir tas slavnais Sabilas bistro. Foie gras. Un Mārtiņš atgriezās, viņš sanāk, iepriekšējā sērijā pameta. Viens kempers taču aizbrauc, viņam palika viens kempers. Viņa bija Ksenija aizbrauc? Jā, viņš 2 ar Kseniju brauc kemperī. Jā, tā kā, tāds ir, ka šī sezona uztaisīta, lai glorificētu tos 2 vadītājus, cik viņi forši un cik krūti, gan jau lielāka narkomāni par tām visām meitenēm. Bet man liekas, ka nākamajā sezonā mums vajadzētu būt šoferiem. Bļē, tas būtu krūti. Mēs vienkārši tā. Pirmais staps. Viss mēs paliekam šeit. Tur ne tikai seksa eksperts vajadzētu, tur arī vadītāja eksperts. Jā, mums būtu jāapmāc, kā braukt, tad mums būtu jāapmāc, kā runāt ar cilvēkiem. Kā staigāt no jauna. Kā barot no jauna. Kādas lietas. Ja jūs iemācāties iemīlēt sevi, jūs esat gatavs un spējīgs arī mīlēt kādu citu. Man tur īstenībā nav ko piebilst, jo tā arī ir. Un, jā, kamēr neiemīlēs, tikmēr tā būs, kā būs. Tagad jūs jau ilgu laiku nelietojat alkoholu. Kādi rezultāti, kādas emocijas? Forši tā jau. Ilzi tur jāskatās uz Jāni, kā viņiem tur būs nākamais tas power couples. Ilzi ar Jāni reāli nākamais power couples. Es tik daudz viņu kopā varētu sasniegt. Bet Jānis arī māk kodīt meitenes. Kā es jūties, kad neesat dzēruši tad kādu laiciņu? Tā izvelk plašu blašķīti. Vai arī jāda odekolonu, ko to trīskāršu. Viņus uzreiz, buļā, Jāni. Kā tu zināji, kā iepriecināt sievietes? Tu māki būt džentlmenis. Man nekas netraucē domāt un darīt savus darbus, ko es vēlos. Bet tev paliek skaidrāks prāts, vai tev nepaliek skaidrāks prāts? Es vienkārši baidos, un tā pārāk daudz zinu. Man liekas, ka lēnām nāk ārā no tā alkohola samocītā. Redzēji viņas skatienu Ilzi? Blēns Ilzei. Ar acīm mēd arī Jāni. Viņai ir tas lapsas skatiens. Viņa izstāsta, ka viņa varētu būt seks 10 no 10 plus. Nē, 10 plus no 10. Ja būtu seksa skola, viņa reāli ar sarkano diplomu un zelta medaļu pabeigtu. Ja viņa būtu pa pāris centilitriem mazāk alkohola izdzērs, viņa varētu būt tās Elīnas Zesers, tā kā skaidrot par to sekspartiju. Viņai būtu tas.
Ātrāk. Pēc kāds izties. Tu tik ātri. Ko mēs darām? Ko divi idioti. Es, piemēram, jūtos labi un izrādās, ka arī bez alkohola daudz ko var atrisināt. Tas ir viens, otrs. Arī bez tā visa var tā kā izpriecāties. Gribās alkoholu? Nē, kaut ko gribās spridzināt, kaut ko nevar mierā nosēdēt. Viņa teica, kaut ko gribās spridzināt, nevar nosēdēt. Jā, es nesaprotu, kas viņai kā. Kas viņai nav kā? Kas viņai kā? Viņai gribās spridzināt, un viņa nevar nosēdēt. Iedomājies? Tāda nūģi. Bet tā ir. Tagad tā no alkohols, tad gribās uzreiz spridzināt. Uzreiz var gribās no ādas izlīst. Jā, gribās no blēņas. Iedomājies, tagad ir atlaida pirotehnikai. Un man ir nauda, jūs neesat pirts alkoholu. Tas fakt, jāsaspridzina. Bļā, tie molotov kokteļi diezgan jautri izlīst. Kā iet ar lamāšanos? Inese, kad viņa atnāca uz šovu, viņai bija lamvārdi bez mazais aiz katra vārda, gandrīz kā pieturzīmes. Un tad šobrīd es tiešām dzirdu ļoti minimāli no viņas, tāpēc jā, viņai tāds uzteikums no maniem ir. Viņi ēda, jo Mārtiņš atgriezās. Un viņas tagad tūlīt... Bet es domāju, parasti pie ēšanas vajag arī kādu pateicību vai kādu lūkšanu. Es gribētu palūgt jums pateicību Samantai par to, ka viņi griež un montē mūsu video. Un klausās visu bullshit, ko mēs runājam ārpus video arī. Tieši tā, viņi izvēlās tos labākos kadrus un saliek un dod jums skatīties. Tas tā kā viņi izvēlas, ko jūs redzat. Tāpēc liela paldies, jūs esat parādā viņiem. Un kur prikals mājaslapā, ja jūs gribat mūs atbalstīt, jūs varat iegādāties lauku darbu kāršu spēli. Tā ir spēle paredzēta lauksētas faniem. Un cik mēs esam spēlējuši cilvēkiem, visiem bija ļoti fun. Ļoti patīk tās intrigas, viņam patīk tas, ka tā spēlē ir dažādas tie posmi, ka tur ir vienkārši tās darba nedēļa, tad tur ir izbalsošana, sliņas čaklākais un beigās ir atslēgu meklēšana. Ja tā ļoti fun tāda partija spēle. Piekrītu, tur daudz darba, daudz sabotāžas un tad arī izbalsošana. Jo, what? Tā, un tad skatāmies tālāk ērkšķis. Ērkšķi, dešana to šērija. Vārdos nesaukšē, bet tādas lietas kā mati, ārējais izskats un vispārējais, ja tas ir aiz elementāras cieņas pret apkārtējiem, nemaz nerunājot par sevi un savu personisko higienu. Mēs visi meitenes kūpjam sev. Sanāk, viņš šobrīd skaidro par to, ka vajag mazgāties. Nu, tas tā kā cieņa pret citiem. Oh my god. Bet vienreiz ir reāli tā būt, ka jāmēra cieņa, cik tu esi cienīgs pret citiem un cik citi ir cienīgi pret tevi. Tā kā būtu tā score. Bilance, jā. Ja tu vienkārši sāks cilvēku atbrauks pie tev uz mājām, izmazgās. Tikai pēcvienība vanna. Īstenībā vajadzētu kaut kādu higienas ministriju. Higienas policija. Higienas policija, nu higienas ministrija, higienas policija, lai būtu tā kā pilnvars cilvēkiem, kas var uzspiest higieniskus likumus parastiem iedzīvotājiem. Un varētu viņam darbā, kā tas higienas policijā, tikai ļoti seksīgs džus. Ļoti seksīgs džus un mani. Un tu tur braukt mazgāt viss. Būtu tas, kurš aiz ausīm mazgāt. Reāli, vienkārši pārādājumā pirti vest līdzi uz laiku. Vispār jāatzīst. Pirti. Scrubs. Scrub daddy. Mud bath, ice bath. Un tad ir tikai čilšprits bath. Kā rakstiet komentāros, ja kāds grib, lai mēs pieņemam čilšprits vannu. Jā, vismaz šis. Saprast virzienu, kurā viņš vēlētos tā kā darboties, lai tiktu no kādas atkarības vaļā vai izlabotu kādu sevi lietu vai īpašību, kura īsti neiet pie sirds. Ja jūs esat šeit ko solījuši vai apņēmušās, tad to uzreiz. Vai ne? Man ar tādu sajūtu. Kemperi vadīties, ko tur morāli tur nolasīs. Es vienkārši domāju, ka tu sēži kaut kāds, cik tur 6, 7 sievietes, un 3 vīrieši māca viņam dzīvot. Nu, jā, tas ir smieklīgi. Viņu vārdiem ļoti maz svara ir. Es nezinu, tikai, ka, viņus nopietni neuztver. Čau, viņu vēl Mārtiņš sauc. Mārtiņš, pat ne Kārlis. Viņu Mārtiņš sauc. Ja viņi sauc Kārlis, es varbūt vēl paklausīju. Bet Mārtiņš es neklausīju. Rihards arī tādu, tā kā, skatoties, kurš ir Rihards. Tā kā ļoti uzmanīgi aizvēlās Rihards, kuros klausies. Vispār ar visi, kas ar ma sauc, sāks vārdu. Dīvaini cilvēki pa lielu. Tikko, kā esat mājās, kamēr dzelzs vēl karstā, kamēr jūs vēl esat ar šīm pašām emocijām, ar šo pašu jaudu un adevi, paņemt to līdzi arī mājās. Man patīk Evita varētu būt viņam mamma. Vai tad jā, Dēlī, tev ir labs padoms, man. Tas ir tieši man der. Man jāizaudzē tāds ūsas kā tev. Nē, nu tā jau stilīgs čāls, un man zināja, es viņu vispār neuzsveru nopietni vienkārši šovā. Un viņi nenolaust. Un nemēģināt tēlot beigās stiprinieces.
tādēļ, ka jūs būtu beigās stipriniecis, jūs nebūtu ēkšķo. Ilze labi izsaka. Man tāda pati iekšē. Es iekšē jūtos tāpat, kā Ilze tagad izskatās. Tieši The Office sērija. Reāli tāds džims. Viss no paša. Tālāk. Tā kā Ksenija ir aizbraukusi, tad beidzot viņām drīkst nodarboties ar boksu. Tagad tas ir legāli, un tad viņas tiek aizved uz nodarbību, kur viņas nodarbosies bišķi padodas, patrenēties bišķi boksu. Mēs bišķi pastīsimies, kā to sauc, bišķi pataustīsim maisu. Šīs jāmēģina, cik nāk var. Baigāsi. Šitā boksēs, ne? Šitā boksēs. Šitā te boksēs. Šitā te boksēs. Jā. Kaut kā šitā tā arī boksēs, ne? Jā, tā ir boksēt dar. Boksē tā trenējas. Man labi pasmēs, kā 188. Caur ēšķēju mūsu epizodes ar netik labi klātbūtni. Netik labi komentāri. 25 gadus turpinu. Šitā. Smieklīgi. Protams, ka... Ilze jau pirmajā uzdevumā izlīmējās par zemi. Lai es gribēju pastīties tuvāk šito. Salauz dagumu. Kā kārdio uzdevumā. Kāds tur savienojams? Ko nezinu, to ACL, MCL un minisku visu pārplēst. Vienā. Ai, man nevajag šito celu. Sastās šeit visos saites. Un tad bez tam kamerādām. Viņam māca, kā vajadzēja tev tomēr būt uzmanīgākai. Nē, nu, ko viņi grib Ilzai cīgu vajag, lai viņi varētu šo uzdevumu izpildīt? Tās izliekais lidot cauri. Bija prieks, mums tāda spoguļošanās tur bija un vēl viss kaut kas, kā mēs tur, mums jau bija tādā teātrī iepriekš jau tas apstrādāts un viss, kā mēs tur darījām. Un mums tas arī kā rotaļ aizgāja viss tas boks. Mums tas nebija tāds nopietns treniņš, līdz ar to tas prieks nāks līdzi. Mēs tu esi bokseris, sievieti, un tev tā jau vajag celt to, ka tev nopietni uztver. Un tev atbrauc no reizēm mūs. Un tad saka, nē, mēs tu neuztveram nopietni. Tas bija tāds spēlīgi. Un viņa tāds bļāns, tas reāli tā kā. Es mācījos par to, studēju labākie vingrinājumi, tikai iesācējiem, lai tur ritīgi nesvainotos neko visu. Es gāju Harvardā boksēties. Jā, Harvardas boksu skolā. Ar šodien atbrauc savu reizi uz mēnesi. Tas jau tā, mēs tur vienkārši... Bet tur redzēja Harvard Law School, Harvard Box School. Boxing School. Boxing School. Boxing. Kurš kuru apspēlēs ar tieši pleca? Jūs to darat vienlaicīgi un es vienlaicīgi. Hop. Jā. What the fuck? Jau iegāja iekšā. Salkas spēlē. Spēlēm ķerenis. Fuck, ne. Es vienlaiks to darīt. Ne tā? Ei! Tā bija jautri? Jā. Os nogur. Un šitā mēs darbojamies, bet tie, kas ir trīs, tie to dara trīniekam. Pārsvarā smējās. Inese bija nopietna, tur mums ļoti forši sanāca. Un, Jā. Kā stiep par putnu dejām. Es kaut kur šito redzēju. Šito nesauc par capoeira. Jā, man neizstās reāli. Brazīļu geju huīni. Jā, man piemēram ļoti interesē, ko Ilze 37 par šo teiks. Jā, Ilze reāli pēc citu cilvēku. Viņa aizgāja uz vienu boksu treniņu, viņa reāli transformējās. Tad laikam strādātās. Tagad tu piesiti, tu tikai dabū to ķermeni sev. Tu atņem no tā cilvēka, to jaunību. Tādu. Ļoti līdzīgs darbs ir ar jaunākā vecuma pusauģiem. Tāpēc, ka daļai, tā kā viss likās smieklīgi un viņām, bet tas ir labi. Damn! Nu jā, grūti viņam tur iet. Jāpaskaidro, cik viņam tur centimetri apkārt. 2/3 no mūža. Es nezinu, ko tur. Tā jau forši viņā. Tik forši, ka viņi mums atsūtīja lielākus krāklus, nekā mēs prasījām. Es nezinu, par ko tu runā. Bro, tā ašvaganda normāli dobī. Tik chill. Štīrī normāli. Tik chill. Jā, cool. Cool. Sorry, Saman. Meitenes bija patiesībā, viņas bija atsaucīgākas nekā
nekā varbūt man likās, nekā es biju gaidījis. Un mēs noturējām, principā, treniņā uzmanību gan arī pusotru stundu, kas ir ļoti daudz. Wow, viņas ar lightsaberiem. Nākamais ir Jedi kurs. Lai nenoslīgtu. Ja tur sāktos plūdāt. Luke. Ilze. Es esmu tavs pudeles brālis. Nāc iedzert. Ilze, tu polka dejo. Savilku to gurnu, nu. Hip hop, hibri hop hop. Kāpēc tu to cīņas saka? Es nezinu, kādā veidā. Šis bija labs sejas. Rēcīgi tā boksa cīņās parasti notiek, ka kāds viens gandrīz iesit pa sevi. Tiesnes ielas. Šis rauns beidzās šobrīd. Šis labs boks. Jā, tā kā ļoti labs. Labi, ka Evitē brils bija visu. Es visos iegribu. Saibis, kad acis pazaudēju. Iepatikās. Tas bija redzams, ka ir problēmas, tāpēc es uzliku to maisu, kur viņas var aiziet un izpausties, un es tā ar vienu acu vēroju. Un tās agresijas problēmas bija ļoti redzamas. Rock the party like that. Tur ir tā kā kaut kāda to tur. Interesanti, ja mais būtu baltā krāsā, vai viņi tiks cits. Crazy. Stilīgi, boksmais. Būs jauns boksmais jāpērk. Jā, un tad ir, lai jums pastāstītu, kas vēl tur notika. Pēc tam izbalsošana, ko jūs varat skatīties tēti plus, jebkur savā ētā laikā. Un jā, kas aizgāja Laura? Nē! Jā, tā klusā Laura. Šķiet mazāk meitenes paliek. Es nebrīnošos, ka beigās Mārtiņš uzvarēs. Nebrīnošos, beigās būs. Forši, man patīk šis šovs. Man žēl, protams, ka drīz beigsies. Man žēl, ka drīz beigsies. Man prieks, ka man tagad ir jauns svēks ar savu reikšķiem uztaigāšu lepni. Varēšu trenižera zālē, kādā, bārā, kādā tiesas zālē. Visur. Šis dreskots visur der. Ko, paldies, ka skatījāties. Paldies par komentāriem, laikojiet šo video. Arī varbūt pierakstieties mūsu kanālam. Tas būtu forši. Atbalstiet mūs. Mums patīk, kad mūs atbalsta. Tas mūs motivē un dod arī papildus, enerģiju. Jā, uzrakstiet kaut ko labu čilsprits, ja jums garšo. Ja jūs esat pamēģinājuši. Ja nē, tad varat pamēģināt, un jā, tas būs stilīgi, ja mēs savāksim tādus foršus komentārus. Mēs nemetīsim šās buņģus, mēs viņus līmēsim un salīmēsim, ko mantiņu uztaisīsim. Varbūt izspēlēsim. Čilsprits gāja vai čilsprits kāds dzīvnieks? Varētu. Vot! Netik labi! Bye! Ai, kapurūs!